Tā, nu beidzot dzīvoklim savilkta jauna elektrība. Būms. Vakardien izštrubēja tur vadiem caurumu, tā ka viņi tur cauri pieiet, šitam no aizmugurs pieiet, tad te no sāna, un tur no augšas. Nu tā, smuka kastīte, viss augšā stūrī, tā, kas šitos, tā. Te uztaisīs plauktiņu, bet nu tas vēlāk. Nu, kročā, cik ilgi viņš te darbojās no 10, tagad ir kaut kādi divi pāris stundas te ņēmās. Viss savilkts izmaksāja pats paši elektrīti darbs 350, plus 100 bija materiālos, plus vēl būs 120 pa certifikāti, jo mēs gribam, lai viss ir oficiāli, visi certifikāti. To viņi parādīšu, kā viņš kāpintelpā, te mums ir savilcis. Nu, reku sanāk, tur pievienojās. Reku gofrā ielaida, bāms, un te iekšā dzīvoklī. Te viņš ienāk ar griestiem. Te aiziet un viss. No paša rīta pieteicām sadalas tīklā, ka tiks noņemta plombe, certificēts elektrītis, blā, blā, blā. Un tagad teica, ka 2 dienās zvanīs, brauks noblombēt. Nu, redzēs, kā būs. Džeks, ko pirms tam bija paņēmis uz konsultāciju, teica, ka viņam vienreiz negribēja plombēt, jo bija tik augsts skaitītājs. Tā kā es ceru, ka nepiesiesies, bet nu, mēs gribējām, lai tas viss ir augšā stūrī, te uzliks plauktu kaut kādu, un tā viņi nemaz neredzēs to visu kastu un visu padarīšanu. No tā, vadus jau es pats savilku visus. Nu, Džeks teica, nu, par šito visu ņemšanos viņš ņemtu 2,5 apmēram. Visus vadus štrobēt, vilkt rozetes. Te man no pabeigts salikts, bet nu tā kā vēl viens posms ir uz priekšu. Nu, rītdien, ja sanāks laiks, atskriešu uzlikt pirmo kārtu reģipsi. Šeit. Nu, tādi upgrade. Tā mums te šobrīd izstās. Nu, tāda izstās, kad štrobēju vādus nav man profesionālā tehnika, ņemu fleksi, ar akmens ripu, bāms, malcu iekšā, uzlieku peldbrīlis, masku. Puņās atvērsim logus, lai bišķi sāk kaut kā šis viss sēsties un lidot ārā. Tā kā, nu tagad būs jāpagaid kāds laiciņš, kamēr viss nosēžās. Tad ar periferātoru izdauzīšu tos caurumus, visu. Nu, viss jau, un tad lielie šitādi darbi būs viss. Bet nu pēc tam jau slīpēšana, tā kā tas jau kaut kas līdzīgs. Bet nu šitas ir viss draņķīgākais. Pasties, pār neredz tālējo sienu. Nu atkal pēc lielas pauzes esmu apakaļ darboties šajā dzīvoklī. 2 mēnešu mājas šūnīt taisīju, tur remontēju istabu. Tā kā tā, pat nezinu, kur vispār beidzās, viss laikam gan ar elektrību, bet nu te jau sāk špaktelēt, špaktelēts viss ir. Šeit visi stūri nošpaktelēti 2-3 reizi. Nu, šodien iešturbēju, izdomājām, kā būs plānojums pēdējos vadus. Šitas lacis lai karājās, kur ievilku te līdz rozetei. Vilku pa diagonāli, tāpēc, ka būtu pietrūcis vats. Būtu bijuši baigi žēl. Viņu vienkārši tā neizmantot. Šeit būs, ko redzēt, televizors. Televizoram rozetes augšā, lai nekarājās vadi. Nu, un tad šeit būs 4 rozetes. Te bišķi mainījās plāni, bija doma te, bet tad izdomājām kumodi. 30 cm no sienas, lai te aizskars var iebīdīt un nācās pārtaisīt mazliet uz kreiso pusi. Nu tā, kaut ko, nu jā, izštrubēju, izgriezt caurumu rozetēm, šitās ar šodien jau ieliku, tagad žūst. Droši vien kaut kad nākamnedēļ tie atskriešu, ielikšu vadus, aizsmērēšu visiem vadus ciet. Nu, tad paliek tikai špaktelēšana, slīpēšana. Pirms pāris dienām arī logiem uztaisīju, apdarīti vienā kārtā pagaidām tikai. Tālāk. Te nu es esmu, tagad ir 26. augusts jau. Tā, nu labi, kur es esmu? Tā siena jau ir nošpaktelēta ar finišu špakteli. Bet būs vēl ir kaut kāds pāris vietiņas, kur vēl vajadzēs bišķi piešpaktelēt. Logiem ailes gatavas ir. Šodien reku piešpaktelēju apakšā zem palodzes stūrīti. Tur. Šitā siena arī ir gatava. Es gan viņai varēju arī vispār nešpaktelēt, jo te visur būs virtuves iekārta priekšā bet es domāju, davai nošpaktelēšu, nezinu, cik ātri virtuve dabūs, lai ka nokrāsot daudz maz pienācīgi izstās.
Tā, nu te es esmu ticis līdz tejienai, karoči šitā siena tur apakša. Nu, kur nogruntēju šodien šito sienu, droši vien, ka rītdien braukšu nošpaktelēt. Nu, te kaut ko ķibinos, tad bijuši pašpaktelēju, paslīpēju, tagad ir kur uztaisīts tas stūris, augša visa. Nu, tā kaut kā vannas istabā baigi ceru, kad šodien bija pēdējā reize, kad nošpaktelēju tur, kur vēl likās. Kur vēl vajag, nu šeit būs, es, ka noslīpēšu, vajadzēs vēlreiz nošpaktelēt un iespējams šo maliņu. Bet viss pārējais izstāst, kad varētu būt gatavs, kas nozīmē nākamais solis būs hidroizolācija šitai sienai un tai sienai. Nu, pašpaktelēm. Karoči, es te eju pilnīgi visam cauri, kam arī vien iziet cauri. Sākumā špaktelēju sienas ar to pašu rodbandu, kur viņš man ir. Rekur, un patiesībā diezgan labi špaktelējās. Tam man vajadzēja likt stūrīšus, internetā lasīju, nopirku Fuller knaufu. Špaktele laba, diezgan tāda cieta, bet brīžiem točni liekas, ka grūti slīpējās viņa, tāpēc beigās kļūdas, ja pieļauj, tad pēc tam ir kā ir grūti izšpaktelēt, izslīpēt ārā. Tad es pamēģināju nopirku Uniflotu. Sapratu, lasīju internetā, kad it kā daudz strādā ar Uniflotu, viņš arī, ja nemaldos, ir bijis dārgāks. Bet, nu, es nezinu, grūti pateikt, man baigi labāk patika. Karoči, ejam tālāk. Kur man ir tas painas, kur nopirku veikalā priekš vannas istabas super finišu špakteli. Domāju, ņemt zilo vai zaļo, protams, atkal internetā salasījos. Karoči, paņēmu super finišu. Sākumā nošpaktelēju, likās, viņš bišķi pa šķīdru ir. Tad beigās sapratu uz tām visām šuvju vietām, kā pieņemsim te stūrī lente ielīmēt ar PVA līmi. Divreiz vienkārši jāiet pāri, un tā pirmā kārtiņa liekas, kad viņi ir super maziņa, bet viņi, kad izžūst, ir daudz maz sakarīgi, un ar otro, ka pāriet pāri ir ok. Un viņi ļoti labi slīpējās un noklāja. Un rekur visas te apmalītas arī beigu kārti ir ar super finišu. Un tad pēc tam nākamais, karoči, jo es biju domājis ar šito sienas mest noslīpēt, bet viņš tāds bišķi pa šķidru ir un tās sienas nav 100% taisnas, es teiktu, nu kaut kādi 95%. Nu tādi vilnīši ik pa laikam ir kaut kādi, ko var redzēt, kur kad slīpēja apakšā, kur ir bijis kaut kāds vilnīts un tāpēc ir vispār špakteli ir noslīpēt nost. Tad veikalā biju, Džeks ieteica šitādu ģipša špakteli, arī skaitās finiš līdz 0,3 mm, tik ļoti nenosēžoties. Nu tā arī tā, ar ko es nošpaktelēšu nu lielās sienas, ko es ņemu. Es viņus ar šitādu lielo velku. Nu tā it kā patīk. Grūti pateikt, es uzliku divās kārtās un brīžām, kur tās divas kārtas saiet kopā, tāda sajūta, kad viņš līdz galam tā kā nesaiet kopā. Nu, kroči, nezinu. Vienā kārtā, kur viņš ir vispār ideāli. Tā kā vilkšu te, redzēs, kas tur sanāks.